Pastāstīšu par pulkcaurumiem. Parasti pulkcaurumi tiek šūti ar mašīnu, speciālas šūmašīnas, un ir pulkcaurumi žaketes priekšpusē, priekšdaļā un uz atloka. Ja? Tie ir nedaudz dažādi pulkcaurumi, viņi atšķirās. Bet tas ir, teiksim tā, tas nav šik variants. Ja? Ir arī variants, kad pulkcaurumi tiek šūti ar rokām. Parasti ar roku darināts pulkcaurums šūs bezpalku uzvalkiem, bezpalku žaketēm. Ja? Teiksim, Latvijā, kas ir maz pazīstams, cik es esmu ievērojis, tie ir Milānas pulkcaurumi, kurus šuj uz žaketes atlokiem. Viņi tiek veidoti ar speciāliem diegiem, saucamais korda diegs. Viņš ir milimetru resns, ja? Viņš izstāsta tā kā ģitāras stīga, kuram riņķīt zīd diedziņu apvīt ļoti saudabīgi diegi. Ja? Un ir speciāli pulkcaurumu diegi. Viņi tādi rasnāki daudz, ja? Un itāļiem patīk tādas izteikts skaistas lietas, teiksim, parasti tad arī tā dara, ka Milānas pulkcaurums nav žaketes krāsā, bet, teiksim, rūtiņas krāsā, kas šī variantā ir zilus, un es arī piemeklēju zilu diegu. Pēc itāļu saprašanas Milānas pulkcauram jābūt kontrastainam. Un tad tiek veidots ar īpašu, tādu sarežģītu pinumu, veidot to pulkcaurumu, un pulkcaurums izstāsta tā kā pacelts gaisā. Vēl viena nianse, ja ir Milānas pulkcaurums, tad atlokam otrā pusē jābūt cilpiņai. Ja? Un, ja kungs grib kārtīgi uzpucēties, tad paņem mazu rozīti, nogriež kātiņu, izbāž cauri pulkcaurumam, un lai kātiņš nelīstu laukā no atloka, viņi iebāž šī cilpiņā iekšā. Un kungs izstāsta perfekti. Lūk tā!